Un jā, tad varēsim noteikt to, kādas, kuram ir tās iespējas. Kristaps arī no zināmiem kadriem. Neatceros, kā sauc spēlētāju rotēnieku reklā, bet viņš arī redzēts ir šīs kungs melnajā džemperī, man liekas, ka ir no ārzemēm. Un atkal Valters mums ir pieslēdzies. Sveiki, jā. Itālis šķiet, jā? Melnajā džemperi, man liekas. Balto džemperi? Melnā. Baltijas Frans, jā? Man liekas, ka skandināvs. Tas man tā liekas. Tikko bija piegājis arī blakus mūsu TV galdam ir atvērušies kašgāli šeit Olimpikā, un tur to visu Olimpika regulāri jau Almaka spēlēja ļoti aktīvi. Jā, students teica, ka pagaidām gan spēle ir diezgan mierīga un viss kaut ko saprot. Nē, spēle var mierīgi, bet atmosfēra gan tāda, jo visi jautri. Viens otru pazīst, jau sāk griezties varbūt tā spēle. Tā, esmu Žon. Kā būtu pareizi franciski šādu vārdu? Ar septītniekiem? Un jā, tikai vienkārši kolo tikai. Ot Vitālijam gan šeit ir ļoti interesanta situācija. Tāpēc, ka tādā situācijā Kristaps bieži vien var kolot arī ar ļoti spēcīgām rokām. Un viņam vajag izdomāt, cik tas diapazons ir, teiksim, cik tajā diapazonā ir dūži kungi un cik vēl citas arī rokas. Jo, ja tikai tur ir dūži kungi dāmas, tad, protams, ka viņam jāmet ārā. Ja tur pret desmitniekiem arī esmu mestu ārā, zinot. Nu, ja zināt, ka tur būtu desmitnieks, ticamāk mestu ārā. Nu, jā, viņš pieņem konservatīvo lēmumu pusi, par ko nevar noteikti pārmest viņam. Oi, kāds mums laba rokas sastāvjā. Nu, Līnai gan būs daudz grūtāk nomest. Nu, viņas vietā es ticamāk nenomest. Šiptu ziņā? Dūzes kungs, viņai ir 81, ja nekļūdos. Jā, viņa iet all-in. Jā, patīk, ka izlem doties all-in. Nevis... Man tā Kristapam diezgan interesanta situācija. Nu, it kā vajag maziņam jāpieliek, bet... Viņš arī kolos, jā. Nu, būs ļoti interesanti. Principā mums var 2 cilvēki ārā izlidot, jā? Jā, tūlīt uzreiz vienā izspēlē var 2 izlidot. Un spēlētājs, kurš nosauc Žīnu vai Žīnu, viņš Latvijā regulāri uzturās. Jā, viņš redzēts, pilnīgi. Kristaps, labi. Cerams, ka Līna nepametīs turnīru. Wow! Un kur Žīna ar 2 dzīvām kārtīm būs gandrīz izdzīvoja, bet beigās tomēr Līna nedaudz vairāk kā divkāršoja savu stāku. Ļoti veiksmīgi. Jā, bet tur nevar nevienu no spēlētājiem pārmest. Visi izspēle bija, teiksim, tā neizbēgama. Tam tā arī bija jānotiek. 6 palikuši, jā? Spēlētāji šeit. Kāda iespēja pa galdu ir? Nu, ir, teiksim, tā varētu būt interesanti diezgan skatīties, jo Dāvis arī ir tāds, kurš ir aktīvs, tad vēl Kristaps ir arī tāds, kurš nebaidās iesaistīties dažādās interesantākās izspēlēs. Par dāmu arī redzi, kā redzējumi. Nu, šitā varbūt bija tāda. Piedzīvojums sākas ar triobet.com. Kur jebkurš iesaistītos, bet iepriekš viņi arī bija aktīvi. Tad vēl Vitālijs pie galda ir arī, kurš ir izrādījis vērā ņemam pretstību. Es neatceros, kā sauc puisi, kas ir rūtainajā krēklā, bet viņš ir bijis jau iepriekš. Viņš ir bijis, viņš šķiet sadalīja viņu naudu, viņi palika trietā vai vienā no pirmajiem pavisam sadalīja viņu vienkārši naudu, jā.
Jā, uzrakstīja, ka Žans bija tas spēlētājs, kurš pameta turnīru. Jā, es izrunāju Žīns. Skatītāji dzird, ka mums sācies Olimpikā, es skatos, ir koncertīva mūzika, līdz ar tā fonā mūzika skan. Jā. Rakstiet, varbūt, ja ir ļoti skaļi. Bet cik saprotu, pagājušais es par to prasīju un nebija tik skaļi, kad es traucētu. Varētu būt, ka Līna ir otrais lielākais staks šobrīd. Un kurš mums čiplīders ir? Dāvis izskatās. Viņam tur pirms fināla galda bija diezgan liels pots, ka viņam bija dūži. Tur pretnieks ielika foru, bet blefu. Un tad vēl bija kaut kāds pāris izspēles, kuras viņš uzvarēja. Bet jā, Dāvis arī, es domāju, ka viņš varētu būt viens no tādiem favorītiem, tāpēc, ka rāda diezgan pārliecinošu spēli un viņam liels steks. Un, jā, es domāju, ka viņš nekļūdīsies, nepieļaus tādas lielas kļūdas, un tad, ja veiksmi kaut nedaudz būs viņa pusē, tad viņš ir reāls kandidāts uz uzvaru. Kamēr tu biji prom, students bija pieslēdzies un pasāstījies. Jā, es bišķi paklausījos, bija skaidrs, ka ļoti interesanti, jo tā cilvēki nav daudz mums šeit Latvijā, kas jā, vispār, tik ilgi jau pokerā un kas spēlē tie internetu spēlētāji vairāk, teiksim, ir tāda jaunāka paudze un vairāk lieto kaut kādas sociālas tīklus, vairāk kaut ko socializēs, bet teiksim, ar šitādiem spēlētājiem ļoti grūti ir satikties, tāpēc, ka viņi nav tik daudz, teiksim, tajos sociālās tīklos un tā paši aktīvi, un tāpēc nevar uzzināt, piemēram, par tādām ļoti interesantām lietām, kas man, piemēram, tādas stāstas likās, ka tiek interesanti klausīties. Viņš ir plus mīnus. Tikpat tāds pionieris, kā mēs jau runājam Norvēģiem Tor Fensens. Nostīt, ka viņš ir principā no pirmsākumiem. Latvijā, jā. Teiksim tāds. Jā, daudz nav tādu spēlētāju. Bet kā viņš pats teica, visam ir savs ēnas puses, cik viņš ir daudz, kur arī jā, tā vienkārši citādās gambling spēlēs. Kā nav bijuši panākumi, ir arī savs ēnas puses. Uzlikt pārbaudījumu cilvēkiem skaidrs. Tā, redzam, ka Līna izlem trībetot. Vitāliju. Jā, viņi ļoti pārliecinoši un drosmīgi darbojās. Tas priecē. Varbūt tas ir darbojas arī viņas labā tādā ziņā, ka negaida. Teiksim, Man liekas, ir pēc sievietēm grūtāk spēlēt. Grūtāk? Jā, tāpēc, ka negribot. Sanāk tā... Nedaudz piesardzīgāk spēlēt? Drīzāk pat, ka tu... Parasti ir tā, ka man liekas, kā man, vismaz personu, ka tu domā, ka viņa spēlē ciešāk, taitāk nekā viņa patiesībā. Jā, un tagad tu vienreiz pārbaudi, tad tu ej ārā no turnīra. Bet te raksta, ka ar mūziku reāli traucēs. Nezinu, kā mēs varētu to mainīt. Vēl te prasa par tām Marta LPS epizodēm, bet to jau Reinis iepriekš teica, ka jūs bijāt aizņemti ar to tā video komandu, ar to Kipras. Tas parādīsies drīzumā, jā. Jā, ar Kipras jūs bijāt aizņemti ar dažādiem filmēšanas projektiem. Tā kā šits ir principā balstīts uz entuziasmu, un tāpēc tas noteikti nav, teiksim, tāda prioritāte. Un noteikti nekur tas materiāls nepaliks, un varēsiet iepazīties. Mēs varam bišķiņ varbūt skaļāk pagriezt mikrofons, tā lai es tev pagriezīšu. Tad rakstiet, vai ir palicis labāk, jā. Tā jautājums, cik vēl daļavas piedalījās šajā LPS, ieskatot skaisto Līnu? Man liekas, ka nebija šodien gan daudz. Daudz nebija, bet es nezinu, cik bija. Jā, es redzēju, ka vēl bija pie citiem galdiem arī. Es domāju, ka ne vairāk par 5. Jā, bet joprojām, man liekas, sieviešu vidū pakars nav novērtēts. Jā. Arī jebkur citur Eiropā ļoti maz sievietes. Jā. Bet tas varbūt varētu arī kaut kādā mērā būt izskaidrojums ar to, ka sievietes tomēr ir kaut kādā mērā emocionālāks nekā vīrieši. Un tev nevajadzētu būt, jācenšas, emocijām nevajadzētu tev ietekmēt tavu spēli. Tas varbūt kaut kādā ziņā arī ir. Man liekas, vienkārši sievietēm vairāk ko darīt mūsdienās. Eiropā viņas audzina ģimenes bērnus, nezinu.
nav tas brīvais laiks, varbūt tik daudz. Nu jā, ir jau kaut kādas arī tās lietas, kuras iepriekš jau teicu, kur, teiksim, nedaudz to propagandē, ka, piemēram, kaut kādā tur tajā Desperate Housewives seriālā tur rāda, ka meitenēm pokera vakars, un tāpēc uzreiz man kaut kādas pazīstams meitenes arī izdomā, ka tas pokers ir krūti, jā. Un tā kaut kādā tādā veidā varbūt nav pokers tik ļoti izplatījies starp viņām. Bet, nu jā, ik pa laikam jau parādās arī pasaulē arī kādas sievietes, kas... Parasti Eiropā turnīrus tā, ja ir kāda sieviete, viņa visdrīzāk būs laba spēlētāja. Nu jā. Vai arī draudzene kādam. Jā, tā ir. Nu jā, tur ir baigi grūti, man liekas, tā izdomāt to kādu veidu, kā tieši sievietes varētu tur baigi piesaistīt pokeram. Jo daudziem tomēr pokers saistās... Vajag, ja tas notiks nenotiek. Nu jā, pokers saistās daudziem ar negatīvu, un tieši arī sievietes varbūt nedaudz skeptiskāk arī, teiksim, skatās tādām lietām. Un tāpēc varbūt... Arī sievietes jau arī jaunībā, ne viņas zola spēlēja īsti, durakus it varbūt. Tā bija Kristaps Reizes un Vitālijs. Nu jā, sievietēm tā kā naturāli tās kārtas spēles tik ļoti. Viņas lēc gumijās. Tas bija jaunība, es domāju. Tagad jau 8 spēlētāji palikuši. Pagājušais, kad bija 3, tās, šoreiz interesanti, vai spēlētāji dalīs. It kā nosacīt ātri sākās fināla gals, bet skaidrs, ka viņš arī var ievilkties. Nu jā, atkarībā cik labi spēlētājs sapratīs cik plaši jāspēlē 20 big blind stakiem. Tur redzēju, ka bija apdrošināšana. Viņi apdrošinājās, 11. vietu apdrošināja, kāds pa 10 latiem iedeva. Tas ir ļoti izdevīgi tikai tad, ja tev maz staks ir. Teiksim, tur bija 4 big blind staks, viņam noteikti bija izdevīgi, bet, piemēram, ja tev ir 40 big blind, tad tu uzdāvini kādam 10 lats. Jo ir skaidrs, ka tu neizskatīsi pirms tās naudas, un tev nav vispār jēga to darīt. Jā, negribēju neviens iebilst. Jā. Protams, kā dzīvajā pokerā varbūt tas kaut kādā veidā ir vairāk aktuāli dēļ tā, ka tu redzi tos cilvēkus un domā, cik stulbi būs, ja viņš netiks aizies prom vienkārši pēc 12 stundu sēdēšanas. Skatīsimies, ko Linta darīs. Vitālijam diezgan šaurs tur tas diapazons, tāpēc nekad neteiktu Līnai, ka ir baigā kļūda, ja viņi izmest. Bet, parasti man šāda situācija man pat patīk, ja tiek izspēlēts nevis solunā, bet preflopā, bet kad jau pat tiek skatīts flops turns, jo ir nereti situācijas, ka tā kā mēs tagad redzam ar 9% splitpotu, tomēr viens uzvar viens zaudē. Nu jā, redzam, jo tā ir. Bet, te vairāk par to, kāds, piemēram, Līna, kā viņi redz to, kāds ir diapazons, un Vitālijam tur, man liekas, ka diezgan šaurs. Jā, bet viņi izmanto tomēr nokolot. Gan kolts, gan folds ir noteikti ok. Folds ir ok, tāpēc, ka tur diapazons varētu būt šaurāks, bet kolts atkal ir ok, tāpēc, ka ir kaut kādas rokas, pat kuriem, ja viņi uzvar, piemēram, šito to flipu, piemēram, ja tur būtu kaut kāda devītnieka pretī vai kaut kas tāds, tad viņi uzreiz ir ritīgi liels steks un daudz lielāks izredzes uzreiz uzvarēt visu turnieru. Bet, tas splitpots. Jā, sadalījis Ants. Kā tur blind bija? Viņi arī... Vitālijas bija blind, jā. Viņam bija 20 big blind. Ja būtu kādi 15 big blind, tad tas uzreiz ir calls, bet, teiksim, šitādas staki, tā liekas. Cash game'ā šādi split situācijas var būt mīnus pasākums, jo vēl reiku paņem. Tas būtu, bet, rēti jau. Tur jau vienmēr vairāk tie čipi ir dziļāk staki un preflopā, un es nedomāju, ka pārāk bieži notiek. Varbūt, ja ir kāds, kurš vairāk grib gamblot un aklajā liek naudu iekšā. Jā, mēs tagad pagriezam mikrofonu skaļāk, varbūt uzrakstiet kāds, vai ir skaņa ok, vai arī kaut ko vajag labot.
Klāvs, laikam, ir no tiem spēlētājiem, ko mēs redzam pirmā reize šodien. Pārējie visi likās vairāk vai mazāk redzēt. Skatīsimies, ko Kristaps darīs. Īstenībā, laikam. Jā, Agris bija spēlētājs, ko es runāju iepriekš. Ka bija zināms viņa vārds. Dentis. No kurienes ir Dentis? Ļoti mazs steks viņam ir. Bet man liekas, ka viņš ir no... Francijas kāds, ne karoks, tur ir vienkārši izskījās. Francijas, jā. Okay. Es viņu iepriekš biju redzējis arī kāds no kaut kad. Itālija kols man nepārāk patīk, baigi mazs steks un 4-3 suj, tad nav tas tā labākā spekulatīvā roka priekš tādas steks. Nezinu, tur varbūt Kalvs 10 suj, tad, kas, kuram ļoti daudz flopu, teiksim, pateicīgi, tas varbūt būtu labāks. Bet, tas noteikti būtu labāks kolam, bet es domāju, ka pat ar to tur nevajadzētu kolot. Ja 20 bigmēn, tomēr tas steks, ka tev jādomā, kad kāds reizo, kā tu jāmeklē tādas situācijas, kur kāds uzreizo, un tad var ielikt to stēku iekšā. Pēc tam, kad stēks tev ir uzaucis nedaudz vairāk, tad var domāt par kaut kādām tādām darbībām, kā kolot ar 4-3 suju tad pozīcijā. Jā, mūzika diezgan paskaļa, pat savās ausīs dzirdu. Un te raksta, ka skaņa jau labāk, ja uzgriež uz maks. Jā. Pamēģināt mazliet vēl, protams, lai mēs necenšamies viens otru pārpļaut. Kaut kā tā. Te raksta, ko sauc par donk poker. Tas laikam ir tas, kur liek kārtas pie pieres, ja? Pa ko? Donk poker. Jā. Tas varētu būt donkey pokers vai kā? Jā, kaut kas tāds, ka, respektīvi, visi izņemot tevi redz tavas kārtas. Jā. Spēlē tā kā uz aklo. Jā, tas diezgan interesanti. Vienreiz, kad bija Latvijas Open, tad bija kaut kāds turnīrs par tādu sākstīšanās. Iesildīšanās spēlē cilvēki, jo kaut kas dara, iepazīstās spēlētāji, kaut kā atraisās, atmosfēra atrais un tā. Jā, te Agris ir jau Son un Līna atkal ir pamodusies ar handu. Skatīsimies. Skatīsimies, ko viņi darīs. Domāju, viņi atkal liks soliņu. Es ceru. Jautājums, ko darīs Dmitrijs? Dmitrijam būs jāņemt ārā, viņi jāliks soliņu. Jā, Līna tā arī kāds saka, ir roli. Līna nebaidās. Jā, bet, jā, rokas viņai hand arī. Jāspēlē, ja tu gribi uzvarēt turnīru, tev jāspēlē. Jā. Un tu uzkarot, ar ko tu citu spēlēs, kāds tūšs vienmēr gaidīs. Tur Dmitrijam jāņemt ārā, viņš tur nedomāju, ka viņš var atrast kolu. Lai arī cik tur izdevīgi būtu, viņš nevar kolot. Tāpēc, ka Līnas diapazons ir tik spēcīgs, viņš šaurs. Tur es domāju, pat tā ātrāk vajadzētu būt tam foldam. Jā, viņš izmet. Negribīgi Dmitrijs. Jā, tas, ka viņš ielika tos 3 tūkstošus. Jā, ka viss kārtībā. Viņam ļoti veiksmīgi, ka viņš neielika pats olinu. Tagad varbūt viņš vairs nav tik priecīgs, bet vienalga, tā kā ilgtermiņā tas kols ir nepareizs. Tas neko nemaina. Agrim desmitnieks vienīgi var glābt pasākumu. Viss labi Līnai. Jā, kungs atnāca. Līna tagad ir čiplīdere. Būs interesanti, jo pirmkārt, mums LPS nav bijis sievieti uzvarētāji, kas potenciāli šodien. Jā. Vispār ir bijis kāds sievieti pie fināla galda. Kaut tu? Ir bijis sievieti pie fināla galda LPS. Pieļauju, ka nav bijis, jā. Jā, es neatceros arī tādu gadījumu. Rinvio lungo, contrasta aereo, l'arbitro fa correre, parla sul petto, botta al volo, traverso, no! Transmitivo en vivo desde Unibet. Espero que la hayan pasado muy bien. Spēlētājs Latvijā, kad es varbūt atcerējos, man liekas, ja būtu bijis. Vienkārt arī viņas rāda tiešām spēle, ka ir adekvāta spēle, kas ir interesants.
Nu, pirmkārt arī pēc spēles viņi ir pelnījusi cīnīties pa uzvaru. Nu labi, jāatzīst arī kārts ar nāk. Bet ar Dūzu kungu tas ir tomēr daudziem liekas, ka nav gatava roka un viņi kaut kā citādāk spēlē. Tas, kā viņi izspēlē, tas likās tāds standarts, tas, kas ir jādara. Kārts vienkārši nāk. Katra roka potenciāli. Jautājumiem ir, vai varbūt es gribu pasniegt privātstundas latviešu valodā. Par to var lasīt blogā @li.lv, tur var atrast sadaļu MTT apmācību un tur varēsiet noskaidrot visu par to, kāds ir piedāvājums. Bet tā pagaidām nekāda cita jautājuma nav. Kāda tā bloga adrese? Kāda bija bloga adrese? Varbūt atkārt. blog.ārklī.lv un ārklī ar Y. Var Twitterā arī man atrast tā Kirtovs, kas ir kādi jautājumi, tad tur var uzdot un tur arī bloga adrese. Tā tev Itālijas atkal tādu ļoti spekulatīvu kolu. Daudziem spēlētājiem liekas pārvērtēt tomēr suited kārtas. Jā, viņam ir suited. Tev lielāka problēma ir tas, ka nenovērtē stēka izmēru, ka tādu stēku vairs nevar tā darīt. It sevišķi pie fināla galda, kur ir tā saucamais ICM faktors, kas nozīmē, ka tie čipi, kurus tu zaudē, ir daudz dārgāki. Un tev jāskatās visu laiku, kur ir, piemēram, ja ir daudz vēl mazie stēki, tad tev jāskatās un jāspēlē ļoti piesardzīgi. Tāpēc, ka katru reizi, kad kāds izkrīt, tad tu iegūsti naudu. Tu paliec plusā. Skatīsimies, ko viņš tagad noķers vienu pāri, vai viņam būs pietiks drosmi likt all-in, vai arī vienkārši kolot un turpināt dalību izspēlē. Pirms flopa ar šitādu handu liekas, es piekološu, pastīšos, kas atnāks, un tagad uzreiz ir grūts lēmums. Redzam, Dāvis jāspēlē klasiski. Preflop reiz, bet flopā. Viņš metīsies ārā, ja Vitālijas reizes. Dāvis pareizi darīja, es domāju, viņam arī bija jāturpina tieši tāds sībets jāliek. Jā, protams. Viņš izrādīja spēku preflopā. Dāvim tagad ir tā, ka viņš visu kontrolē un viņš visu zina, kur viņš ir. Bet Vitālijas atkal iesaisties tādā izspēlē. Piemēram, ja stēks būtu dziļāks, tad būtu viegls lēmums nokolot flopu un skatīties, kas notiek turnā. Tagad ar 14 bigblainiem tu nokolo turnu un nokolo flopu un tu vairs nezini, tu pat nezini, ko flopā īsti darīt. Un tas ir viss traģiskākais. Jo, piemēram, Dāvim varbūt Dāvim varbūt jebkas ļoti spēcīgs, varbūt jebkurš sets, varbūt overpāri visi, varbūt ļoti spēcīgi first draw. Bet Vitālijas nezina, kas viņam ir. Tas ir varbūt riblēfi. Tāpēc viņam ļoti grūti arī psiholoģiski ielikt. Viņš tieši tā parādīja, tad nezinu, ko tu gribi sagaidīt flopā. Tu noķēri, principā viņš noķēri. Piemēram, es kolot tādās, ja man būtu dziļš stēks un es kolotu, tad tas būtu tas flops, ko es gribētu redzēt. Bet, pieņemam, iznāks Tūzes flopā. Viņš ar savu piecinieku Ikertāpu tikpat nedrošies. Tas ir tas pats. Tas tur nebija izdomāts. Tā, redzam, Līna 6-2, Biglaini. Spēlējam Dāvis 5-5, arī Klāvam 2-9 un Kristovam 2-7. Tad ir spējami. Ja izkrīt Dentis, tad uzreiz visiem ir tādi diezgan jau spēlējami stēki. Jautājums. Kaut kad septembrī bija jāiznāk filmē par pokeru, neatceros nosaukumu, vai tu zini? Tā filma, kas tagad iznāks, ir Bet Race Fold. Kaut kad drīz viņa parādīsies ASV. Tur būs jāapskatās par tām iespējām. Varbūt Latvijā kaut kur varēs noorganizēt, lai viņi parāda. Mākslas filma, vai dokumentāli? Viņi jau kādu laiku filmē. Sākumā bija domāts Boom Documentary saukt, bet tad viņi pārsauc uz Bet Race Fold. Jāskatās, kur viņi parādīsies un kādas būs iespējas varbūt varēs kaut ko sarunāt. Un te izskatās tāda coola situācija. Kādas rokas nav? Katra roka? Ļoti interesanti priekš skatītājiem. Šis ir gandrīz kā samontēts. Ka katrā reizē kādam ir jāspēlē uz stēku. Un te ieliek trībet, un ko Kristaps liks all-in un... Bet man patīk Dmitrija trībets ar kalpiem.
Es varu domāju. Viņš principā, viņš var atļauties nomesties. Tā Linam. Man vairāk laikam patiktu vienkārši all-ins. Tur tomēr nav tik liels staiks 25 big blind. Es domāju, ka es liktu vienkārši all-in. Jo tagad ir šitāda situācija, un tur varbūt pretī desmitnieki vai kaut kas tāds, un viņš tā... Man patīk labāk pašam ielikt iekšā 25 big lines, nekā pēc tam domāt. Man varētu arī piekrist tev tiešām, ja 25 big line bija. Jā, Dmitrijam sākumā bija 25 big line. Iespējams tā arī viss beigsies, ka, domāju, viņš nokalos. Jā, grūti šobrīd. Ar kalpiem nav pārāk viegli tikt prom šādā situācijā. Skaita Dmitrijs cīktīgi savus čipus. Bet kaut ko viņš domā nedaudz. Šie jau ir turnīra, jā, lēmumi. Viņš spēs izmest. Jā, un te jāstāsta, pieņemsim, ja ir daudz šorts, tad jāstāsta vēl arī uz tiem page-jumpiem. Tas internetā ļoti labi, ka, pieņemsim, to var... viņš izmetīs. Labs fold. Pēc pusstundas viņš arī varēs redzēt disciplinēts folds. Savu foldu, jā. Man tas būtu beidzies noteikti, ka es ieliku all-in, bet tagad sanāk, ka nedaudz pārvērt viņš blefā, teiksim, kalps. Ja tur ieliek, piemēram, ar Dūzi kungu all-inā, tad ar kalpiem, es labāk spēlēju coin flip un vinnēju lielu. Tad spēlēju uz lielu stāku nekā labi, šitajā gadījumā, protams, viņam bija dāmas un viegli teikt, ka tur bija labs folds, bet... Sākumā jau tur jāapsās, kādas ir tās svārstības. Tagad ir palikuši 7 spēlētāji. Tagad tā 8. 9. Tagad ir 70 lati. Tās, man liekas, nebija tik liels svārstības. Tur beigās tas viss traujāk kāp. No 1. un no 10. vietas līdz 6. vietai tā starpība ir tikai 239 lati, un pēc tam gandrīz katrai vietai nākamajai ir starpība tik liela. Tāpēc sākumā varbūt te vajadzētu spēlēt vairāk tā kā gamblot un mēģināt uzsist to stēku, lai var beigās uzvarēt to turnīru. Par ko domā, ka nav groži būtiski 6. līdz 10. vietai, ka ir... Jā, tur ir tā diezgan maza tā starpība, salīdzinot ar to, kas ir pēc tam. Tāpēc var atļauties varbūt nedaudz vairāk kaut kā gamblot. Bet vienalga, tomēr 70 lati apmēram, tur katra no tām iepriekšējām vietām ir starpība. Mums tur no cilvēkiem drebina visas koncepcijas. Palikuši tikai blind cīņas. Es nezinu, ko iesākt. Jā, ņemot vērā, kādas spēles iepriekš bija, izspēles iepriekš bija, vajadzētu būt call un abiem flash flopā. Jā. Tā kā iepriekš bija visiem kaut kādas visu laiku rokas un visu laiku all un kaut kādu. Šāds blind cīņas vienmēr bīstams, jā, ka blind cīņas sevišķi... Jā, tāpēc saviem ego tur baigi bieži spēlēt tas, kad domā, ko tas var. Tieši tā, un rokas abiem spēlētiem varbūt tik neparedzams, ka tur var saprast. Visplašākie tie epizodi tieši tajās pozīcijās. Tāpēc arī ciru, kuras kašgame spēlēs, ārzemēs, ka tur bieži, ja satiek sevišķi kašā, to nedrīkst darīt, bet čop uz te, kad neizspēlē, nemaz izspēlē. Paņem blindus un viss atpakaļ un spēlē tālāk. Pagaidzi nesapratu, kā tas nozīmē. Tas nozīmē, ja atnāk visi fold līdz blindiem, izdomā nespēlēt un viss. Sadala un tālāk spēlē? Jā, tu paņem kāds blinds atspēlēt. Neskatās kārtas nemaz? Nē. Jā, principā to var darīt tikai arī neskatīties, man liekas, kad neesi vēl paskatījies kārtas. Vai, iespējams, varbūt tas ir, bet idejas, ka spēlētāji var vienoties neizspēlēt blindus. Tas ir atļauts? Tur, ka es spēlēju, jā. Vegasā tas ir atļauts? Nē, tas bija Austrālijā. Un tas bija arī Vegasā tā darīs, starp citu, jā. Tas tā baigi ierasts bija iegodīgi. Interesanti.
Check these bad boys out. Oh my God, are those real tattoos? They sure are, man. You owe me $1,000. No, it was just a stupid bet. What? To us, there are no stupid bets. Jā, tagad mums koncerts nedaudz klusāks palicis. Man prieks par to, ka Poker Zone beidzot ir atdalīta no tā vispārējā kazino, jo iepriekš tā mūzika bija tieši pie turnīra. Tad tur pat uzliec ausiņās mūzika reāli skaļi. Arī poker spēlētājiem pašiem atrodas tur ir, komfortabli, jo tev netraucē citi. Tā kā azartspēles, ka rultē izkrīt kādam cipars, uzreiz bļāviens ir. Es teiktu nedaudz dziļāk, tāpēc varbūt spēle nerisināsies tik ātri, kad izskatīs franču spēlētājs. Tad vajadzētu būt tā, ka visiem stēki ir kaut kādi tur līdz 25 big blind. 25 big blind vairāk. Man patīk, ka Kalīna reizo arī suita dušas no agras pozīcijas. Ar lielu stēku nebaidās uzbrukt. Vitālijam atkal patīk pastīties. Ok. Te būs call. Francūzes sagaidīs ar 5 blindiem. Dāmas. Te abi varianti būs... Vitālijas arī nokolojas. Skatīsimies, ko tagad Līna darīs. Līna nokola, un ko Vitālijs tagad darīs? Viņš vispār tādā diezgan amizantā situācijā ir nonācis. Tad jau Intis pat ar saviem 5 blindiem var tomēr pacelties, un kas nav retums, kad cilvēki izlien no šādām situācijām. Jā, tieši dēļ tā, ka ir Vitālijs, piemēram, ja viņam pret Līnu būtu jāspēlē, tikai tad būtu parasts, double up, bet tagad viņš jau 3-kāršosies un uzreiz būs, bīstamāks daudz. Līnē Vitālija, protams, nav jēgas savā starpā tagad betot Jārinočko līdz galam. Un Līnē jāatvērās streits. Un tagad jau gan viņai jāliek, jo viņa ir... Jā, tagad pasākums franču spēlētājiem pasākums beidzies un Līna turpina iznīcināt šo fināla galdu. Mums 5 spēlētāji palikuši, ja? Nē, 6. Un viņi ir 3 spēlētājs izslēgus jau. Viņi ir viss izslēgus, kas ir izslēgti pie fināla galda. Pagaidām izskatās, ka viņi ir diezgan tā pārliecinoši darbojas ne tikai tā stratēģis, bet arī, emocionāli viņai neliekas, ka tas nekas tāds baigi īpašs. Un tas liek domāt, ka viņa samērā daudz saprot.